Labdien! Šodien mēs atkal esam Latvijas Dienvidikas centrā un pie mums ciemos ir Andrejs, biznesmenis un arī lektors. Sveiki, Andrejs! Sveiki! Kā tev iet? Labi! Mums bija video ar Andreju iepriekš, tos video jūs varat apskatīties augšā, mēs atstāsim jums linku. Un šodien es gribu Andrejam paprasīt vispār, kā viņam iet ģimenē. Kāpēc mēs prasam, jo tie, kas lasa grāmatu Dianētika, bieži vien saka, ka viņiem uzlabojas attiecības gan ar bērniem, ar otrām pusītēm, un vispār, ko tu vari pateikt šajā tēmā? Kā tev iet? Atbilst patiesībai. Atbilst patiesībai tas, ko uzlabojās. Jo, es jau teicu tā, bet, jau iepriekšējā video, man, kamēr es nebiju tāda iepazinies vispār ar Dianētiku tādu, jā, man likās, ka bērni pašauga, sievieši tas te, arī, ir, Un labi. Jā, apmēram labi, jā, vai tu viņai jāpievērš kādu īpašu uzmanību, tad tāpat viss skaidrs ir. Bet bija tā kā ok, vai tomēr gribējas, un tu bija kaut kādas tādas iekšējas domas, ka tomēr, kā varbūt kaut ko vajadzētu uzlabot? Jā, bija tādas domas. Kad tas, ko vajag. Mēs tomēr 25 gadus jau laulībā. Apsveic. Jā. Tā kā, jā, bija tādas domas, bet galīgi nebija poņas, no kuras puses pieeja un godēt. Tad, labi, šī grāmatā bija pastāstīts tikai par iemeslu, teiksim, kāpēc cilvēki tādi. Pieņemsim, mums atklāt sakot diezgan mierīgi. Man tā reizi gadā izdodās sievu nokaitināt, un tad vēl man jāpacenšās tādi, jā. Bet labi, izdodās dažreiz. Bet tev kā paveicies, vai ne? Jā, es gribu teikt, jā, tā ziņā man ir paveicies tādi, jā. Bet ir vēl, es saku, bez šī grāmatas vēl arī papildus kursi tādi, vai ne, kurus ar citu, starp citu ir tāda speciāla ģimenē, teiksim, vai ne, tāda, vai ne, tur, kā saglabāt attiecības, laulības, kā uzlabot, kā izaugināt laimīgu bērnu, tāda, teiksim, vai ne. Manuprāt, ļoti svarīgi tas ir. Ļoti svarīgi. Tu izgāji? Jā, es izgāju, un tad pēc tā, tad lēnā garā, tad sāk uzlaboties. Tu jūti, ka sāk uzlaboties, vai tava sieva arī jūt? Cik es saprotu, viņa tev nebija Latvijas Dienvidikas centrā, ne? Nē, viņa nav bijusi, un tātad, es man visai gribētu teikt tā, viņai jāpajautā. Mums viņu vajadzētu uzaicināt uz interviju. Davai. Jā. Jūs varat sekot mūsu video, lai pēc tam pēc kāda laika pārbaudīt, vai tomēr mēs uzaicinājām, vai piekrita Andrejas sieva atnākt pie mums uz interviju, vai nepiekrita. Tā kā sekojiet līdzi, jā. Ok, bet viņa, tu saki, viņa nav te, es eju klātienē, es mācos, pavadu laiku Latvijas Dienvidikas centrā, viņa nav pret? Sākumā bija. Okay. Jā, man īstenībā tur nav nekāda noslēpuma. Viņa man ir Jehovas lieciniece, 25 gadu stāžu, un es nekad neesmu traucējis viņai. Un tagad, kad es sāku tādu, kad es arī sāku kaut ko mācīties, kaut ko darīt tādu, tad īstenībā jā. Sākumā, protams, ka pukstēji, kur tu brauc un kur tu pazūdi, ko tu tur dari tāda vai ne, un tā tālāk, un tu čapsies, cik tev grāmatas ir, un kas tur, ko nesaka. Ko vēl tev lasīt, jā? Kur tev tu vēl 50 gadu, un tu tagad vēl kaut kur mācīsies tādu, jā? Labi, kad šajos 50 gados, labi, kad tagad es to zināju. Super. Tā kā viņa tagad ar mieru? Jā, viņa ir ļoti apmierināta. Okay. Tur, labi, tur es prieku gaisā nelēc, bet katrā ziņā visi kārtībā. Viņa man laiž un visi kārtībā. Tas ir svarīgi. Ja, piemēram, mēs varam salīdzināt, man ļoti patīk tādas bildes pirms un pēc. Zini, kad cilvēks sasniedz kaut kādu rezultātu. Tu vari pateikt, ģimenes attiecības ar sievu, ar bērniem, ir tev tāds rezultāts, kuru tu vari pateikt, jā, tas tiešām ir dēļ grāmatas. Bija tā, kaut kādā veidā slikti vai kā, un tagad palika labāk. Labi, bišķi precizēšu. No tā, ka
izlasi to grāmatu, no tā nekas nemainās. Vēl ir jāzina, kā pielietot. Un tieši tādā ziņā tādi darbinieki šeit arī tādi ļoti palīdz, pastāst, kur apstīties. Ne? Es gribu teikt tā, pati galvenā atšķirība ir tā, es vairs galīgi tātad tur nedusmojos vai nesatraucos tātad, ja bērni kaut ko ir izdarījuši to, ko viņi māk izdarīt tātad, viņiem ir gan darbi, gan arī nedarbi. Es vairs nesatraucos tādi, kad sieva pa kaut ko nav apmierināta. Tas nav bieži, teiksim, bet man ir pilnīgi skaidrs, es tagad atceros to situāciju, man redzams, es saprotu, kas pa iemeslu tādu, teiksim, un tad es varu pats izvēlēties tādu, vai es gribu to situāciju labot vai negribu, parasti jau gribu. Un tas salīdzinoši vienkārši izdarāms. Super, paldies. Jā, kādreiz, es zinu, kad ir kādreiz jaunībās, teiksim, arī bija tas joks, teiksim, pa tiem klusējušiem televizoriem tāda, ka bildi ir, ka skaņas nav, bet, nezinu, laikam, kad tiešām pēdējos x gadus es neatceros, ka būtu vienmēr mēs esam apsēdušies un sarunājuši tādu, jo tā savstarpējā komunikācija, tas ir numur 1, kas vispār ir nepieciešams, lai tu kaut ko atrisinātu. Tas ir pirmā kārtā. Labi, un vēl viens tāds jautājums. Zini, kad attiecībās sākās vīriešiem, parasti vīriešiem, sievietēm, protams, arī viņiem ir ļoti tāds aktīvs posms dzīves, Jā. Buketi, pēc tam saucās. Jā, bet vīriešiem viņš ļoti tāds izteikts. Pēc tam ar laiku tas bišķiņ, jau nomierinās un viss. Vai tev vispār ir kādi plāni attiecībā uz savu ģimeni? Tu teici, 25 gadi jūs kopā, tas diezgan daudz, Jā. 50 gados tu sāc mācīties diētikas centrā un kaut kas jauns tev dzīvē parādījies. Vispār kādi tev plāni uz nākotni? Attiecībā uz šo. Jā, skatīties tagad tā. Attiecībā uz ģimeni man ir galvenais plāns, un tas mums tāds kopīgs plāns, tur mums sakrīt. Es īstenībā gribu teikt, ka arī ģimenei obligāti vajadzīgs plāns ir tad izaudzināt, lai tie bērni ir pastāvīgi. Lai viņi ir pastāvīgi tad, un lai viņi būtu laimīgi. Tā vienkārši man vajag. Cik tev bērni? 4? Kopumā 4, bet 2 jau ir tādi, var teikt, gan izvēl jau savā dzīvi. Viens ir 100%, otrs ir tāda, pusi uz pusi tāda, vai vēl 2 skolnieci ir mājās. Tā kā audzināt vēl ir, ko? Ir. Ko darīt. Un to, ko es nesu no skolas mājās, tas ir, tur ir par ko padomāt. Karača plānu var realizēt. Ir vēl pie kā darboties, jā. Paldies tev, Mīļš, par tavu stāstu. Gribu jums pateikt, visus jautājumus attiecībā arī uz bērniem, uz ģimenēm, protams, jūs varat atrast Latvijas diētikas centrā. Ja jums palika jautājumi Andrejam par to, ko viņš stāstīja, lūdzu rakstiet savus komentāros, viņš obligāti atbildēs. Un nāciet ciemos Latvijas diētikas centrā, kas atrodas Krišāna Valdemāra iela 20 Office 2. Pērciet paši grāmatu diētika, lasiet, un darbinieki labprāt jums atbildēs uz visiem interesējušiem jautājumiem. Un vēlreiz, Andrej, paldies tev, viņš ļoti patika ar tevi runāt, ļoti interesanti. Un lieciet laiku, skatieties mūsu nākamos video, un paldies! Paldies! Paldies tev! Bija prieks parunāt. Paldies!